Labdien visiem! Siguldas novada Krimūdas pagasta Sunīšos. Tiešām mēģināšu pavisam īsi ieskicēt mazāk šīs ēkas vēsturi. To droši vien var Krimūdas Ilze mums vairāk pastāstīt, jo te gan strādājas un joprojām strādā. Bet vairāk par sunīšiem, kāpēc mēs ar Daciju lēmām, ka šī būtu īstā vieta stāstam par pārmaiņām un laikmeta griežiem. Ir tā, ka šitai vietai faktiski mēs te vietējie zinām divus nosaukumus. Sunīši, kas ir oficiāli, bet patiesībā te vietējie mēs arī zinām, ka to vietu sauc ZPS Krimūda vai Zinātniskās pētniecības saimniecība Krimūda, kas te kādreiz bija. Un tā izveidojās jau sākot no 1947. gada. Un tieši saistība arī ar pārmaiņām, jo faktiski pirms tam te Umiņu laikā, Latvijas laikā bija viensēta ainava. Te bija tādas lielas, saimnieciski produktīvas, ražīgas saimniecības, pulkas, sunīši un pupas, ko tad pēc Otrā pasaules kara, kad tad tika īstenota kolektivizācija un tika likvidētas zemnieku saimniecības, tas pirms tajās zemnieku sētās izveidoja palīga saimniecības, kas tika apvienotas, un tad galā izveidojās Zinātniskās pētniecības saimniecība Krimūda. Un faktiski tas pirms 80 gadiem tā ainava izstājās pilnīgi savādāk, bet pateicoties šīm te krasajām politiskajām un saimnieciskajām pārmaiņām, mēs šeit redzam, kā ģeogrāfi sauktas ir vidēji ciems Sunīši, ar savu ciemata centru, ar kantoru. Šī bija kādreiz Zinātniskās pētniecības saimniecības Krimūdā kantora ēka, te arī ir daudz dzīvokļu apbūve, kas faktiski arī ir tāda ļoti spilgta kolektivizācijas liecība ainavā, jo parasti ciemi, kā mums veidojas ap muižām vai ap kādām pagastēkām vai ap skolām, tad šeit tas ir tiešām tāda spilgta pēda, ko ir atstājuši tās krasās pārmaiņas, kas mums arī ar Dacu likās, ka ļoti labi saskana ar šīs priekšlasījuma tēmu, kas mums vēl interesanti, ka saistībā varbūt ne ar šo, bet mums te Krimūdas pagastā ir vairākām vietām Krimūdas nosaukumu. Mums ir Krimūdas baznīca, mums ir Krimūdas muiža, mums ir Rakanā Krimūdas vidusskola, Krimūdas peldbaseins. Šeit tā tad bija ZPS Krimūda. Tagad Krimūdas vārdu joprojām šai vietai pateicoties Ilzei. Joprojām te ir firma Krimūda, Krimūdas Ilzes saimnieko, ko atpazīst tu un tā. Un liels paldies, Ilze, par viesmīlību un sadarbību, ka šorīt mēs šeit varam tikties. Un varētu, droši vien stāstīt ilgi un diktīvi par sunīšu vēsturi, bet arī, piemēram, tās pašas pulkas un sunīši un pupas, uz kuru saimniecības pamata tika arī izveidots šis te Zinātniskās pētniecības saimniecība Krimūda. Viņas savulaik Ulmiņa laikā bija ļoti ražīgas un lielas saimniecības, un mēs arī, mums bija tāda Krimūdas novada vēstures draugu biedrība, un pirms 12 gadiem mēs izdevām Krimūdas novada vēstures grāmatu, un tad vēsturnieks, mans kolēģis Gatis Krūmiņš izpētīja, ka Krimūdas pagastā Ulmiņa laikos bija vairāk kā 30 saimniecības, kuru īpašuma vērtība bija vairāk kā 10 000 lata tajā laikā, un tieši šīs 3 saimniecības arī bija starp tām. Un, teiksim, tas ir tāds vairāk ņemams fakts, jo tālaik, piemēram, ja aizbrauc uz Valmieru vai uz Rīgu, tad kilograms kartupeļu maksāja 5 centi, un atkal litrs piena, nevis centi, bet santīmi maksāja 10 centīmus. Un tās bija tiešām tādas lielas ražanas saimniecības, un te visam savādāk izskatījās, un te arī, starp citu, tās interesants fakts ir, ka dzīvoja 12 gadus pienīgākā govs Latvijā, kas deva ļoti lielu izslaukumu un arī sviesta ražību, un interesanti, ka tā tradīcija pēc tam arī, protams, jau ar citu nozīmi un citos tādā kontekstā turpinājās arī padomu laikos, Zinātniskās pētniecības ZPS Krimūdu laikos, kad arī bija govs rekordisti, to savukārt sauca Berne, un savukārt to iepriekšējo Latvijas laikā sauca par valdu. Vienmēr sakot, te tiešām varētu stāstīt daudz un diktīvi, bet man liekas, laiks dot vārdu Anitai Roškalnei, lai tad par šiem pārmaiņu ietekmēm, pārmaiņu laikiem literatūrā tad turpinātu stāstu, kas šoreiz notiek Sunīšos vai ZPS Krimūda. Labdien visiem! Paldies par viesmīlību un uzaicinājumu pie jums atbraukt un stāstīt par to, par ko es pat interesējos. Un man jau braucot šurp bija ļoti
tā interesanti, jo pēkšņi vienā brīdī pieslēdzās domāšana tam, ko es redzu aiz loga un kam es braucu garām. Un sevišķi tad, kad jau nobrauc pa Gaujas, jau uz Gaujas tiltu nobraucu, tad jā, pa kreisi ir Murjāņi, kur ļoti daudz rakstnieku padomju laikos dabūjās. Viņiem bija iespēja tur vasarnīcas uzbūvēt, un tur bija atpūtas nams Roķīši, un tur bija vēl viss, kas braucam tālāk. Pa labi lejā aiziet ceļš uz Imanta Ziedoņa muzeju, braucam tālāk, pabraucam garām Murjāņu sporta skolai, kur Māra Zālīte mācījusies. Vēl pirms tam bija Sartpanes dzimtes īpašums, kas arī šobrīd tas ir. Un jau šī kultūra vide, kas pamazām jau kā saka, ieskicējās, jau kaut kā noskaņoja mani tā, ka man šeit ir ļoti labi jau uzreiz, pat neatkarīgi no tā, ka jūs visi esat ļoti sirsnīgi un jauki. Bet tieši šī vide, un prieks dzirdēt, ka sunīši arī ir vēsturiski, nu, ir visas vietas vēsturiskas, bet tomēr ar kaut ko, ar ko var palapoties, un patiešām jā. Ja, un mana uzstāšanās īstenībā ir vairāk pārdomu nekā secinājumu vai pareizību pienaglošanas teksts. Es esmu tiekusies saprast 20. gadsimta vidus un beigu puses, nu, respektīvi vidus, vētras un virpuļus Latvijas politikā, sabiedrībā un arī kultūras dzīvē, īpaši rakstniecībā, par kuru es arī pati strādāju vairāk. Jau šī kultūras dzīves tāda pakāpeniskā attīstība 30. gados turpinājās līdz 40. gadam, un tad bija viens ascirtiens, un sākās pilnīgi cits laiks. Pilnīgi cits laiks ar ļoti krasām pārmaiņām un jaunradīto literāro darbu, atšķirīgu veidolu, rakstniekus organizācijas atšķirīgu veidolu, cilvēku attiecību atšķirīgu veidolu. Un tas ir tas grūdienis, kas man likās papētāms dziļāk un pamatīgāk un varbūt vairāk no iekšpuses, ja tā var teikt, par to, kas veidoja šo arī uztveres dažādību rakstnieku darbos, kas ir samanāmi, un kā veidojās tas, ka tās vērtības, kas bija Latvijas Republikas laikā, pēkšņi it kā apvērsās ar kājām gaisā un tika slavinātas pilnīgi citas vērtības. Un viens no slavinātas vārdos, nevienmēr arī ar domu, ka tas tā ir, bet vārdos noteikti. Kas bija vienas no uzskatāmākajām zīmēm šim procesam? Manuprāt, tas bija ļoti krasais, burtiski pāris dienu laikā norisinājies process, kad viena vadoņa cildināšanu aizstāja cita vadoņa cildināšanu un slavināšanu. Un dažkārt publiski pazīstami cilvēki, kas Latvijas Republikas laikā bija glorificējuši Kārli Ulmani, jau dziedāja nākamajam valdonim, kas bija nākamajam ienācējam valdonim pēdiņās Staļinam. Latvijā Kārlis Ulmanis pēc 1934. gada apvērsuma kļuva par šādu kulta figūru, varētu tā teikt, par kulta figūru, iegūstot kultūra varoņa statusu. Prese piedalījās Ulmaņa glorifikācijā, piedēvējot viņam nācijas ģimenes galvas statusu, tautas vienotāja funkciju un izceļot viņa kā veiksmīga saimnieka devumu tautas labklājībā. No vienas puses taisnība, un es noteikti piekrītu šim vērtējumam. Nevelti vēl daudzus gadus pēc Latvijas okupācijas Kārli Ulmani dēvēja vārdā saimnieks. Gan Latvijā pakluso, gan trimdas latviešu sabiedrībā, kur bieži bija tika lietots vārds vai nu vadonis vai saimnieks, un tas bija sinonīmiski vārdam Kārlis Ulmanis. Nemaz nebija jāsaka, ka tas ir Ulmanis domāts.
Tomēr jau pašā sākumā Kārlis Ulmanis bija vadonis, uzsvarot viņa noteicošo lomu valsts politikā, saimnieciskajā un garīgajā dzīvē. Jau tūlīt pēc stāšanās valsts priekšgalā Ulmanim tika veltīti dzejoļi, patētiski vēlējumi, apgalvojumi par viņa ārkārtējo lomu tautas vēsturē un nākotnes celšanā. Pat cilvēki, kas bija diezgan rezervēti savos izteikumos, sevišķi politiskajos izteikumos to laiku, paslīdēja tā, piemēram, ne visi droši vien zina, ka arī Vilis Lācis, kurš pazīstams tomēr kā kreisas noskaņas rakstnieks, ne tikai pēc kara, bet arī pirms kara, pat Vilis Lācis cildināja Ulmani, piepulcējoties Edvardam Virzam, Vilim Plūdonim, Ernestam Brastiņam, Leonīdam Breikšam un daudziem citiem. Par šiem procesiem, to cēloņiem, izpausmēm, rakstu krājumā Laiks, telpa, vadonis, autoritārisma kultūra Latvijā 1934–1940, raksta autoru kolektīvs un dažādos aspektos aplūko šo veidolu, kāds radies. Viena no Ulmaņas varas spilgtākajām iezīmēm, ārējām iezīmēm, es uzsveru, bija personības kults tātad. Goda vārti mijās ar goda nosaukumiem un ziedu vītnes ar klaimošanu. Vadonis bija, citēju, majestātiska providence, citēju, lielais sējējs, citēju, dubulta ģēnijs, citēju, zemes soģis. Virkni varētu turpināt ar vairāk vai mazāk poētiskiem apzīmējumiem, kas pauda tātad šo rakstītāju un vai runātāju, ja ne patieso pārliecību, tad vismaz vēlmi parādīt savu lojalitāti un tādējādi varbūt veicināt savu literāro kultūras darbinieku vai politiķu vai kādu citu karjeru. Ja skatītos par katru cilvēku atsevišķi, tad droši vien varētu šīs likumsakarības par katru mazliet varbūt ieskicēt. Bet tātad es runāju šobrīd par šo ārējo žestu. Valdnieku godāšana, bijāšana un cildināšana cilvēces vēsturē pazīstama kopš sabiedrības struktūru rašanās laikiem. Dažādu tautu un civilizāciju sabiedriskās attiecības posmos šim procesam bija un ir atšķirīgas izpausmes. No valdnieka uztveres mūsdienu demokrātiskajā izpratnē līdz bezierunu pakļaušanās un pat dievināšanas pakāpei. Vismaz dažos attēlos arī, ko piedāvā periodiskie izdevumi un fotografiju publikācijas, arī parādās, ka šī ārējā zīme Ulmaņa gadījumā arī ir bijusi diezgan pamatīga. Un kas izpaudās dažādos variantos, līdz pat tam, ka portrets arī tiek papildināts ar kādām detaļām, kuras runā pašas par sevi jau ar noteiktu nozīmi. Viena no tādām iezīmēm ir attēlā redzamais vanaks, kurš savos nagos tur namēja gredzenu, un viņu ieskauj kviešu vārpu vainags. Un atkal man šobrīd es atkal pievēršos Vilim Lācim, tāpēc, ka viņš bija viens no tiem, kas arī veica šo ļoti kraso pāreju no Ulmaņa slavinošanas, tiesa gan kādams pāris 3 darbos Latvijas Republikas laikā, uz Ulmaņa kā, respektīvi uz Ulmaņa kritiku. Un viens maziņš citāts no Viļa Lāča romāna Vētra, kas ir rakstīts pēc kara, tātad, citēju, sava emblēma, vainags vārpa vainagā, viņam jau bija. To garām gājēji varēja skatīt Rīgas pils 3 zvaigžņu turnī. Pētnieki arī izvērš domu, ka šī
ka būtībā tas jau bija tikpat kā Ulmaņa ģerbonis, un kas arī tika publicēts laikrakstos un plakātos un diezgan daudz kur. Te ir jāiebilst viena lieta. Pētnieki, sociologi uzsver, ka politiskā režīma jēdzieni ir būtībā tādi dominējošie trīs, varbūt totalitārs režīms, autoritārs un demokrātisks režīms. Ja mēs par Staļina režīmu noteikti sakām, ka tas bija totalitārs režīms, tad Ulmaņa režīms bija autoritārs. Un tas bija, protams, daudz maigāks nekā Staļina režīms. Tas izslēdza barbarisku apiešanos ar saviem iedzīvotājiem, izslēdza daudzas citas lietas, kas teiksim, nesalīdzināmi varas pieejas mehānismi faktiski. Bet autoritārs, jā, jo būtībā Ulmanis regulēja, kā mēs droši vien visi zinām, ļoti daudz ko, ne tikai ekonomiskajā dzīvē, politiskajā, protams, bet arī kultūras dzīvē, un tas nevienmēr izraisīja sajūsmu arī latviešu mākslinieku, rakstnieku aprindās, jo bija pat viens brīdis tāds, kad Ulmanis ar sabiedrisko lietu ministrijas, protams, starpniecību uz kādu brīdi aizliedz arī pat jaunsudrabiņām publicēties. Tāda fakti ir vairāki, bet tātad šis maigais autoritārais režīms. Kas notiek 40. gadā? Kā mēs visi zinām, 17. jūnijā iesoļo padomju armija, un praktiski bez neviena šāviena Latvija kļūst par okupētu zemi. Tam katram kādam faktam ir savā priekšvēsture un fons, kas tos sagatavoja. Protams, jo līdz pat šim brīdim īstenībā vēsturnieki ļoti piesardzīgi vērtēja 1940. gadu. Vēlāk būs dažu grāmatu vāku attēli, kuros jau apmēram gadus 10 par šīm lietām runā daudz, detalizēti, un tiek atklātas vairākas konsekventas likumsakarības, kāpēc šāda te bezierunu okupācija vispār varēja notikt. Viens ir tas, ka Latvijas Republika bija būtībā spiesta parakstīt ar Krieviju neuzbrukšanas līgumu. Pēc tam, tad, kad jau praktiski visapkārt visai Baltijai jau bija Padomju Savienības karaspēks, 39. gadā es tā metaforiski saukšu Padomju Krievija, jo tā nebija tikai Krievija, tā bija PSRS ar daudzām republikām. Krievija uzstādīja ultimātu, ka, lai neuzbruktu, ir vajadzīgs atļaut veidot karabāzes Latvijas teritorijā. Droši vien ar smagu sirdi, bet šī atļauja tika dota. Tas nozīmē, ka līdz pat Liepājai bija viena no lielākajām karabāzēm, jo tur vēl arī karakuģi bija. Tātad Krievijas karaspēks to bija Latvijā jau 30. gadā. Šo praktisko organizāciju Kārlis Ulmanis uzdeva ģenerālim Mārtiņam Hartmanim, kas starp citu ir Astrīdas Iveskas mūsu dzejnieces tēvs bija. Un tā bija speciāla komisija, kurai bija jānodrošina Krievu armijai visi iespējamie labajā apstākļi, sākot no dzīves vietām un beidzot ar apgādi un tā tālāk. Un šo komisiju sauc tautā par sāpju komisiju. Un arī paši šīs komisijas dalībnieki no Latvijas puses un viņu tuvinieki līdz pat nesenam laikam, praktiski tas ir otrs apzīmējums šai komisijai. Tātad, viens, ka jau bija karaspēks, otrs,
par ko arī jau runā un ir raksta, un respektīvi ir pētījumi, ir dokumenti, ir pētījumi. Ja nav dokumentu, tad nav pētījumi. Dokumenti par to, kas bija tā ko sauc par tā saucamo 5. kolonu. Krievija regulāri iefiltrēja Latvijā, pamatā latviešu izcelsmes izlūkus, spiegus, komunistus, kuri varēja organizēt vietējās organizācijas, vietējās latviešu komunistu organizācijas un pagrīdnieku un komjāniešu. Tas bija regulāri. Respektīvi šī te 5. kolonna. Un pēc tam, tad jau 40. gadā, praktiski apkārt visām Baltijas valstīm jau stāvēja tāds Krievu armijas karaspēka daudzums, ka pret Latviju vien bija tik daudz Krievu karavīru, Krievijas karavīru, cik visās 3 Baltijas valstīs kopā. Un vēl nepārāk sen, vismaz manā apziņas lokā nonāca nepārāk sen, jau bija izplānots un saplānots un jau visi bija gatavībā. Es domāju, šajā gadījumā padomju karaspēku. Ja Baltijas valstis, Igaunija, Latvija un Lietuva miermīlīgā ceļā neielaidīs Krievu armiju iekšā, tad visas šīs valstis tiks momentā okupētas, jau bija sastādīts plāns, un kādos virzienos, no kurienes Latvijā un katrā no šiem valstīm nāks iekšā Krievu armija. Un interesantā kārtā, tad, kad sākās šis Krievijas totālais iebrukums Ukrainā pirms gada, kad Ukrainas pretizlūkošana bija nopludinājusi, un kas nenopludinājusi, bet medijiem paziņojusi, kādi ir bijuši Krievijas uzbrukuma virzieni paredzētie pašā Ukrainā, un nākamais solis tad būtu bijis caur Lietuvu uz Latviju, un tad jau, respektīvi, tiešām burtiski Baltijas valstis varēja būt reāli nākamās. Un tā skēma, kā tie karaspēki būtu virzījušies uz Baltijas valstīm, bija tieši tāda pati, kā bija plānota 40. gadā, ja Baltijas valstis sāktu šaut pretī. Te šajā visā stāstā tas izklausās un ir arī ļoti karš, bet šajā stāstā ir viens, ko kā alternatīvu risina, un droši vien nevar atrisināt, jo tie ir divi momenti, divi aspekti. Militārais un morālais un politiskais 3 aspekti. Vai Baltijas valstīm bija jāšauj, tikko Krievijas armija nāk pāri robežai? Ulmanim pārmet to, ka viņš nedeva pavēli. Savukārt bija arī tādi, kuri teica, ka tā ir vienīgā reālā loģiskā izeja to nedarīt. Bet politiski iznāca tā, ka Latvija bez ierunām ielaida iekšā, kaut gan karaspēks tur jau sen bija, šim žestam būtu bijusi formāla politiska nozīme, bet tas būtu noticis tāpat kā ar Somiju. Man bija interesanti, runājoties arī ar latviešu trintes cilvēkiem, nemaz netik daudzi neuzskata, vismaz no tiem, ar ko es esmu runājusi, ka būtu vajadzējis pretoties Krievu armijai. Teiksim, viens cilvēks, ko es varu gandrīz nocitēt, ir Hermīna Rītiņa, Mārtiņa Rītiņa mamma. Savulaik mēs arī runājam. Viņas vīrs bija robežsargs, un viņš tienēja Masļenkos. Tajā punktā, kur visvairāk nāca, pirmais trieciens. Un Rītiņa mamma teica, nē, neko citu nevarēja darīt. Tur nedrīkstēja šaut pretī, viņi visi būtu noguldīti zemē, un tuvējais ciems būtu noslaucīts, un atkal šī
dilemma, kā vajadzēja rīkoties. Šajā visā fonā, šis viss fons ir atstājis diezgan lielu, manuprāt, iespaidu gan par, gan pret Ulmaņa rīcību, gan par, gan pret armijas rīcību, gan par, gan pret katra cilvēka izvēli, kas pēc tam tika veikta okupācijā. Es uzreiz gribu pateikt, es neaizstāvu no ētiskā viedokļa, es neaizstāvu nevienu lēmumu, kas bija, kas saistījās ar kolaboracionismu vai ar konformismu. Ētiskā līmenī, jā, nedrīkst ir jāpretojas ļaunumam, nedrīkst viņam ļaut vaļu. Bet tad nāk šīs cilvēku dzīves un privātās izvēles, un tur arī ir ievēršas diezgan daudzas tīri cilvēciskās šo cilvēku izvēles. Vēlas par tuviniekiem, pat nevienmēr pašam par sevi, bet par tuviniekiem. Un apziņa, ka īstenībā tā ir, ja ir tik milzīga armija pretī, tā ir bezjēdzība un drīzāk jādomā par nācijas saglabāšanu. Un vēl viens vēsturnieki tomēr pēdējā laikā atkal ir acīm redzot raduši. Es šo dokumentu neesmu lasījis, protams, bet es uzticos vēsturniekiem reizēm. Ka bija jau plāns, ja 17. jūnijā Latvijas armija būtu šāvusi, tad jau pēc dienas un divām būtu milzīga deportācija visā Latvijā. Nevis 41. gadā, kur vēl varēja kaut kur mazliet taži pasprukt vai vēlāk, bet jau, un tur bija ārkārtīgi milzīgs skaitlis, 10,000 deportējumu bija paredzēti, ja bija Latvijas būtu šauši. Labi, tik tālu par vēsturi, ko jūs iespējams zināt labāk vēl par mani, bet es to saistu ar literatūru, tieši tāpēc es to arī pieminu tik daudz. Un, protams, tas rezultāts ir tāds, ka jau Krievijas varas vīri jau sēž ložā, PSRS tautas, respektīvi Latvijas PSR tautas saeimas sēdē pirmajā, un attēls jau ir publicēts 1940. gada 30. augustā žurnālā Atpūta. Vēl nākamais mazais aspekts. Pēc 17. jūnija Ulmans parakstīja pilnīgi visus dokumentus, ko Krievu vēstniecības un no Maskavas atbraukušo varas vīru pārstāvji viņam lika priekšā par armijas ielaišanu, par atteikšanos no savām prezidenta pilnvarām, par dažādu likumu anulēšanu, respektīvi dokumentāli visu sakārtoja, parakstīja Ulmans. Jā. Un jau ļoti drīz Sarkanarmijas deju ansamblis koncertā Rīgā 40. gada vasarā ar zobeniem imitēja vārdu Staļins krievu valodā. Arī tas ir publicēts žurnālā Atpūta, un tātad jau 2 nedēļas pēc iebrukuma. Viss jau notiek. Ir sācies jauns kults, jau vizuāli, ja vēl atceramies, kā cilvēku pūļi skandēja par pievienošanos, daži saucieni par Latvijas pievienošanu PSRS arī 40. gada jūnijā, un viens no Krievijas ietekmīgajiem, ja nemaldos, Vetrovs. Es saku, kāda pievienošanās, par to mēs tagad nerunāsim, ja? Bet tātad jau šī augsta tika gatavota kārtīgi, rūpīgi un neatlaidīgi. Gluži tāpat ir nācies lasīt Latvijas armijas karavīru atmiņas. Un tajos arī ir šī nesaprašana, kāpēc mēs bez neviena šāviena atdevām Latviju. Atceramies ģenerālu Paustēnu, kurš pēc tam, kad viņam tika pavēlēts nolikt savus pilnvarus kā armijas nošāvos, uzrakstīja priekšniecībai vienu vēstuli ar domu, ka
es piedalījos šīs valsts celšanā, es nepiedalīšos tās graušanā. Un otru vēstuli mātei, piedod, es savādāk nevarēju. Tās ir šīs cilvēciskās izvēles. Nu, un tagad nonākam pie tā, ka jau, taču nevar pat izlasīt, ka ir jau nākamais Latvijas varas vīru komplekts, Kirpensteins, Lācis, jūs droši vien labāk varat izlasīt. Un šie notikumi, šī visa secība ir aprakstīta vienā biezā grāmatā, kurā ir runāts tikai par ļoti neilgu laika sprīdi, par nepilnu laika sprīdi. Diena pa dienai, lēmums pēc lēmuma, norises tādas un norises vēl. Tā, pa to laiku, nu jā, šie arī tā tad ir tie avoti, kurus ir vērts palūkoties, gana svaigi, gana interesanti un ļoti blīvs faktu materiāls. Absolūti blīvs tas ir. Bet var lasīt, nu, diemžēl kā romānu, jo tā ir visa, tā norise ir tik dinamiska. Nu, un tad jau arī arī 40. gada pēc 17. jūlijā, mēnesi pēc padomju armijas ienākšanas, jau ir 4 cilvēku marksisma, ļeņinisma saucamā ideologu komplekts. Marks, Engels, Ļeņins un Staļins. Mūsu pašu laikrakstā komunists ar devīzi viņi arī mūsu ģeniālajie vadoņi. Viņi mūsu. Nu labi, tas ir komunists. Un tālāk tiekam pie attēla rakstnieku kongress 1941. gadā. Attēls, kurš ir bijis jau šī priekšlasījuma pieteikumā, tas ir interesants arī vizuāli. Ko mēs redzam? Nevairs Marks, Engels, Ļeņins, kā iepriekšējā attēlā, bet te ir Rainis un Staļins. Ko dara Rainis? Rainis ir pagriezis galvu uz otru pusi. Respektīvi, ir izraudzīts tāds portrets, kur viņš skatās prom no Staļina. Bet īstenībā ar to, ka Rainis ir uzlikts blakus, būtībā Rainis leģitimizē šo jauno varu un šo jauno diktatūru. Un tā ir viena no tām zīmju sistēmām, ko ievieš, droši vien katrs režīms, katrs autoritārais un jau vairāk šajā Staļina režīmā. Un interesantā kārtā blakus es ieliku attēlos, ceru, ka viņš pietiekami labi, viņam nebija tās īpaši laba kvalitāte no interneta. Bet ķemeros pēc kara bija uzcelts piemineklis, kur Gorkijs un Rainis stāv līdzās. Tā laikā, kad šis piemineklis tika uzcelts drīz pēc tam, Latvijas periodikā izvērsās diskusija, un drīzāk pat tāds kā pārmetuma un nosodījums, starp citu arī mūsu institūta toreizējais direktors vai direktora vietnieks Viktors Hausmans uzrakstīja vienu rakstu. Rainis nekad ar Gorkiju dzīvē nav tikušies. Ne mūžā. Atkal, Rainis leģitimizē Gorkiju, visu krievu literatūru un krievu klātbūtni Latvijā. Šīs te zīmes, viņas ir tik, viņas tik ļoti daudz par ko stāsta, ka vienkārši intereses pēc. Pirmais plakāts. Tižais Staļins, labākais latviešu tautas draugs. Skaists plakāts. Nākošais, protams, uz komunismu uzvaru tiek aicināti. Slava lielajam bērnu draugam. Un aizmugurē turkļi. Šādu plakātu ir milzums, ko var apskatīt arī internetā. Šie arī paņemti no
brīvpieejas interneta. Visa šī, kā lai to pasaka, visas šīs drazas, ar šīm drazām bija pilna arī visa Latvija. Dažādos veidolos. Portreti, plakāti, skulpturālie veidojumi un tā tālāk. Starp citu ļoti skaista epizode no filmas Pilsēta pie upes par šīm pieminekļu maiņām. Arī ļoti raksturīga un skaista. Fantastiski. Tātad ir sācies jauns kults ar visu apkārt esošo anturāžu, ar visu pārējo, kam ir jābūt. Un īstenībā kulta atšķirībās vienīgi ir šis brutalitātes, terora un viltīgo manipulāciju līmenis, un Padomju Savienībā vēl nacionālo, respektīvi tautu, nacionālo, būtībā minoritāšu iznīcināšana apzināta ar šīm deportācijām, kas bija jau 37. 38. gadā. Es vēl īstenībā te ir arī tas, mazliet it kā pārlecot atpakaļ pie Raiņa. Kāpēc tieši Rainis? To man vajadzēja mazliet ātrāk teikt. Rainis vienmēr ir proponēts padomju literatūrā kā padomju. Ne padomju, bet darba tautas pārstāvis, kā revolucionārs, un šādi viņš bijis ticis celts un slavināts ilgi daudz, un gluži tas pats ir attiecies arī uz rakstniekiem, kuri ir bijuši, īstenībā kritizētā reālismu pārstāvi, kaut vai Blaumanis vai Poruks vai vēl, kuri arī režīmam kaut kādā ziņā ir bijuši pieņemami dažos aspektos, un tie tika izspīlēti kā pierādījums šo rakstnieku atkal, lai leģitimizētu padomju iekārtu. Īstenībā es varētu arī šobrīd man ir jauks brīdis, kad es varu bet pieteikt vienu darbu, kas ir manas institūta kolēģis Madaras Eversones promocijas darbs, Latvijas Padomju Rakstnieku Savienības stratēģija, taktika un opozicionālās prakses 1940–1965. Kas ir tapis sevis virsvadībā. Brīnišķīgs, ārkārtīgi plašs, ārkārtīgi izsmeļošs un ārkārtīgi gudrs darbs, kurā, ja es to būtu dabūjusi tā mazliet ātrāk, iespējams, ka es arī būtu mazliet citādāk ievirzījusi savu darbu. Kaut gan tajā nav īpaši par kultu, bet šiem visi mehānismi, kā notiek darbs ar Rakstnieku Savienību, kā notiek laika posmā, tātad no 1940. gada līdz 1965. Kādas manipulācijas tiek izdarītas gan ar Rakstnieku Savienības valdes, gan tātad valde kā tāds mētījis, bet būtībā ar Komunistiskās partijas centrāla komitejas, ar galvenās literatūras pārvaldes, ar šo spēka struktūru palīdzību, kā tiek manipulēts ar rakstniekiem, ar viņu dzīvēm, ar viņu darbu, un tā nav tikai cenzūra, tur ir viņu darba cenzūra, kas bija jāiziet pirms katras publicēšanas, īpaši grāmatās, protams, periodikā nevienmēr, tikai dažiem cilvēkiem. Ja to kādreiz kādam vajag atrast materiālus, es ceru, ka kaut kad pārskatāmā nākotnē šis darbs tiks publicēts arī grāmatā, bet tas ir absolūti nepieciešams. Kas ir būtiski? Ka Madara Eversone ir savu darbu balstījusi uz literatūra vēsturnieka Ilgoņa Bērsona arhīva studijām, jo Ilgoņs Bērsons ir vācis, krājis un arī ar
tā laika Rakstnieku savienības priekšsēdētāja Valda Luksa atļauju paturējis savā privātajā arhīvā Rakstnieku savienības protokolus un citus dokumentus, daudzus. Un tagad šie dokumenti pamazām tiek nodoti Latvijas Nacionālajai bibliotekai. Tātad absolūti dokumentos balstīts darbs. Tur es varu tikai pļāpāt, bet Eva ir uzrakstījusi naturāli zinātnisku darbu. Tā ir fantastika vienkārši. Un ir interesanti arī pats šis Rakstnieku savienības apstiprināšanas teiksim, tā secība. Tā bija pirmā radošā savienība, es citēju Madaras Eversonas rakstīto. Latvijas Padomju Rakstnieku savienība bija pirmā radošā savienība, kas dibināta un darbu uzsāka jau pirmajā padomju okupācijas gadā. 1940. gada 17. jūnijā, kad Latvijas teritoriju okupēja PSRS, atbilstoši jaunās varas un komunistiskās ideoloģijas principiem, dažādas institūcijas, to vidū profesionālās biedrības, tika pārveidotas pēc PSRS struktūrāla parauga vai likvidētas, būtiski pārkārtojot arī kultūras nozari. Ļoti detalizētā un skaistā loģiskā secībā ir atklāts, ka gandrīz gadu, tātad, laikam bija gandrīz gads, Latvijas PSR Rakstnieku savienība apstiprināja kā organizāciju tikai 1941. gadā, bet līdz tam jau domājamās organizācijas biedri un organizētāji brauc uz Maskavu konsultēties, pētīt, kā, teiksim, šis process jādara un kas ir jāizveido. Ir viena interesanta detaļa jau šajā Latviešu Rakstnieku savienības tapšanas procesā, kas mazliet pie mana temata nāk tuvāk. Bija visai daudz latviešu rakstnieki, kuri paši gribēja stāties jaunās republikas rakstnieku organizācijā, un vispirms tā bija organizācijas komitejas tāda biedru uzņemšana. Kas tajā ietilpa? Andrejs Upīts, Vilis Lācis, Arvīds Grigulis, Jānis Plaudis, Rūta Skuiņa, Pāvils Vīlips, Rudolfs Egle, Mārtiņš Zieverts, rakstnieki, kuri jau ir bijuši, varētu teikt, populāri jau Latvijas Republikas laikā. Nu, un tad vēl tur bija Valdis Luks un Indriķis Lēmanis un Jūlijs Vanaks. Nu, cilvēki, kuri savukārt bija pārliecināti komunisti un pagrīdnieki jau pēc savas iepriekšējās darbošanās. Bet šis efekts, ka latviešu rakstnieki grib stāties. Labi, es nebrīnos par Arvīdu Griguli vai Andreju Upīti, ar Lāci pilnīgi drusku cits stāsts. Bet Rūta Skuiņa, Rudolfs Egle, Mārtiņš Zīverts jau sagatavošanas procesā. Un tad, kad Rakstnieku savienība jau dibinājās, arī bija ļoti interesants saraksts. Jau Rakstnieku savienībā iestājās Jānis Misiņš, Edvards Trēmanis Vārgulis, Ernests Birznieks Upīts, Antons Birtkerts, Jānis Jaunsudrabiņš. Tad tāda jaunāka cēluma, bet kas saka, vārdi, kas runā paši par sevi, un tie nav tikai pagrīdnieki vai slēptie vai atklātie komjaunieši un komunisti. Kāpēc? Varbūt mazliet šo, un starp citu Aspaziņa arī gribēja stāties Rakstnieku savienībā. Vienīgi Griguls sāka brēkt, ka Aspaziņa kādā gadījumā, un tad
tad nē, nē. Un savukārt Jūlijas Lācis aizstāvēja, Aspazība iesūtījusi kādu dzejoli publicēšanai, un tas tika noraidīts, ka nav tāds īsti labs, lai varētu tajā laikā publicēt. Un tad Aspazība bija kaut ko pielabojusi tam dzejolim, un Jūlijas Lācis apstiprināja, ka, principā lūdza, ka šo dzejoli vajadzētu publicēt, jo Aspazība tajā ir veidojusi, pārmaiņas, un tā. Paliek jautājums, kāpēc? Katram var būt individuāls daļēji. Es tur tomēr redzu arī vēl vienu niansi. Kam savā ziņā saknes arī sliecas atpakaļ šajā vadoņa kultā mazliet. Visi zināja, ka Ulmanis ir parakstījis visus dokumentus ar padomju Krieviju. Gan neuzbrukšanas līgumu, gan atļauju bāzēm, gan ienākšanu, gan atteicies no pilnvarām, gan apstiprinājis jauno kabinetu, visu apstiprinājis. Ko domā cilvēks vienkāršais? Tā tad droši vien tas ir pareizi. Protams, arī rakstnieki nav no tiem vienkāršākajiem, es to gluži negribu teikt. Bet varbūt tomēr kino režisors Vilis Lapenieks, kas bija režisors Viļa Lāča filmai Zvejnieka dēls, pēc 44. gada viņš pārcēlās uz Ameriku un tur veidoja savu karjeru kinomākslā. Savās atmiņās par Vili Lāci piemin vienu nelielu detaļu. Viņš diezgan daudz ko rakstīja, jo viņa jaunībā ir bijuši strādājuši ostā plecu pie pleca, bet to viena detaļa attiecas uz 40. gadu, kad Vilim Lācim bija, viņš bija Tautas komisāra padomes priekšsēdis, un viņam bija jāorganizē vairākas lietas, tā skaitā arī par kultūru tur, un viņš uzaicina Lapenieku, ka Lapenieks varētu atbildēt par kino jomu. Labi, kā saka, veci paziņas, gandrīz vai draugi, Lapenieks arī aiziet un viņi runājas. Un Lapenieks saka, ka, bet vai tikai, bet vai mums vajag to tā kā padomju valstī tas viss notiek un tā vai ko. Un Lācis ir pasmaidījis un teicis, pie mums viss būs citādāk. No šī viena maza, labi, tās ir atmiņas. Atmiņās mēdz būt nianses. Uz vienu otru pusi atkarībā no daudz kā. Bet šo teikumu, ka pie mums daudz kas būs citādāk, viss būs citādāk, to nevar izgudrot. Šis teikums skan autentiski. Man šķiet, ka Lācis dien tā domāja, un iespējams tā domāja arī daudzi citi. Es par to nevaru atbildēt, bet Lācis īstenībā bija ļoti analītisks cilvēks. Jautājums, ko šajā laikā vispār zināja par Padomju Savienību? Tas atkal ir nākamais jautājums. Tā, kas man tagad nākamais? To man nevajag vairs, tur es esmu garām. Ko? Te ir putra ar kāpostiem. Es runāju par to 5. kolonnu Bonifācija Daugšta grāmatā Kulturālās tuvināšanās biedrībā ar SPRS tautām. Tur ļoti skaisti arī šis mehānisms ir atklāts, kā tas viss tur bija, kā notika, kā filtrējās iekšā, staigāja iekšā ārā šīs 5. kolonnas ļauži. 40. gadā tas, protams, arī bija ļoti. Un sveiki. Orlis atpakaļ. Jā. Vai ticēja vai neticēja? Vai bija informācija? Jā, bija informācija. Vairāku cilvēku rakstiskajās atmiņās, ka jā, viņi ir lasījuši. Presē ir bijis par to, kas notiek Padomju Savienībā. Es domāju, ka daudz nevarēja būt, un arī ir pētnieki, kas atzīst, ka nebija daudz, jo sevišķi 30. gadu beigās Ulmanis un sabiedrisko lietu ministrija
ļoti uzmanīja presi, lai tajā nebūtu pārāk daudz kritiska par Padomju Savienību. Nostrādājas lielā brāļa sindroms. Brāļa toreiz vēl ne, bet lielā kaimiņa sindroms. Bīstama kaimiņa sindroms. Ja nu pēkšņi labāk nekaitināsim. Ļoti pazīstama psiholoģija. Vēl tādas nianses, kuras, tās visas nianses, bet tās summējoties kopā, sabiedrības viedoklis nebija viennozīmīgs. Nekādā ziņā. Tai pašā laikā rakstnieks Kārlis Lapiņš, kas bija savu laiku no Latvijas aizmucis uz Krieviju, līdzīgi kā Laicēns un Kurcīs un vēl virkne arī kultūras darbinieku un rakstnieku, bet viņš paguva laicīgi atmukt atpakaļ, un viņu nenošāva tai 37. vai 38. gadā. Toties viņu bija saverbējis Krievijas specdienesti, tā saucamie, kā viņus tai brīdī sauca, drošības komiteja vai kaut kas tāds līdzīgs. Un spiegošanai Latvijā, bet viņš pārgāja uz Latviju un viņš, atklājās. Viņš ir uzrakstījis vairākus rakstus, vairākas brošūras par to, kas ir Padomju Savienībā. Kāds ir Padomju Savienības spiegošanas variants, kāds ir aģentu tīkls, tā organizācija, ko viņi ir darījuši Polijā, kur viņš ir bijis vienu brīdi aizkomandēts no Maskavas. Respektīvi, ja cilvēki gribēja sameklēt šo informāciju, sameklēt varēja. Un tajā pašā laikā bija arī tādi, kuri savā atmiņās arī raksta, ka viņi tā īpaši nav par to interesējušies, bet kaut kā ir pārlaiduši tos laikus uz priekšu un atpakaļ. Iezīmējas atmiņās gan zināšana, gan nezināšana par Padomju Krieviju. Un šis jautājums ir tik, es nezinu, cik vēl ir jāpēta, vai cik ir jāmēģina veikt secinājumus, lai nonāktu pie kādiem, es pat nezinu, apgalvojumiem. Un atkal, manuprāt, tie var būt ekonomiski, politiski, kas vēl, bet par ētiski, un tad vēl paliek kaut kas viens tas, kas ir vēl dziļāk par šo ārējo ētiku, kur cilvēks tomēr rīkojas citādāk nekā, būtu šis kategoriskais imperatīvs. Un, ja mēs tomēr mēģinām pievērsties mazliet literatūrai, nevis tikai par politiku, kaut gan literatūrā tieši tas pats viss arī atspoguļojās. Tūlīt pat 40. gados bija ļoti, tur vairs 41. Latvijā nevarēja ieskrieties. Liela daļa latviešu rakstnieku aizbrauca karam sākoties uz Padomju Savienību. Daļa bija frontē, daļa bija frontes laikrakstos, neliels skaits tādās aizmugures pilsētās vairāk, piemēram, Andrejs Upīts Kirovā dzīvoja, un rakstīja, bet kopumā no Latvijas uz Padomju Krieviju, jeb uz Padomju Savienību, karam sākoties aizbrauca vairāki 10 000 padomju aktīvistu pa tiem 2 gadiem, kas bija radušies. Vecie pagrīdnieki, varbūt gados jauni, bet vecie pagrīdnieki no Latvijas laikiem, komjaunieši un komunisti, kas visi šeit bija sēdējuši Latvijā visu šo laiku, Latvijas valsts laiku. Te ir vēl viena no tām atšķirībām, kura arī parādās pat šo pašu cilvēku atmiņās. Teiksim, bijušā toreiz kultūras ministra Valdemāra Kalpiņa sieva Vera Kacena, kas pati bija evakuējusies tātad uz Krieviju, pēc tam iestājusies māsas skolā, pēc tam frontē, ir ļoti, ļoti interesants viņas atmiņas un viņas romāns, ko izdevis Mansvards, kur tiek tēlots. Kas ar šiem cilvēkiem, kas no tās Latvijas ir brauc ārā uz to Krieviju, speciāli lietošo vietnieku vārdu to, no tās uz to, kas ar viņiem notiek tuvāko burtiski 4 gadu laikā. Apmēram 1/3 krīt
frontē. Skaidrs. Tur vairs nav ko darīt. Viņi atpakaļ uz Latviju neatnāk. Un pat viņa kaulus nevarēja atvest, jo bija vietas, kur neļāva nemaz braukt, pat neļāva jau tūlīt pēc karā. Bija frontes sieviešu organizācija, kura mēģināja tos karavīru kapus tur Krievijā atrast un vienalga pie Maskavas, vēl tur kaut kur pie Lovatas upes, kur tās lielās kaujas bija. Neļāva. Respektīvi, kas ar šiem cilvēkiem notiek, kuri to visu ir redzējuši un atgriezušies Latvijā? Un šajā Veras Kacenes viņas darbos, viņa ir bijusi, manuprāt, iekšēji ļoti godīgs cilvēks. Kas tur redzams? Tie, kas evakuējās uz padomju Krieviju, kāpēc viņi arī no Krievijas tā iekšienes triecās uz fronti? Sievietes gāja uz radistu kursiem, gāja ar cik vien varēja panākt uz medmāsu kursiem, lai tikai tiktu uz fronti. Vienīgā iespēja tikt atpakaļ uz Latviju, padzīt vāciešus, motīvs padzīt vāciešus un tikt atpakaļ uz Latviju. Otrs motīvs - Krievijas aizmugurē, pats augstums, apģērba, vispār pilnīgs ārprāts, kas nekad nekur tāds nav redzēts. Frontē vismaz ir, tu esi apģērbts, tu esi paēdis. Jā, tev var nošaut. Bet, ja laimēsies, tiks atpakaļ. Trešais moments. Un te atkal ienāk viena nianse, kas pēc tam izlien ārā latviešu padomju literatūrā. Frontē ar tiem kopā ar no Latvijas aizbraukušajiem un frontē nonākušajiem ir arī Krievijas latvieši. Pie tam nereti represēto latviešu pēcnācēji. Bērni, kuri ir izauguši bērnu namos, uzauguši varbūt pie kādiem attāliem radiniekiem, kuri paņēmuši tā represētā nošautā cilvēka bērnu, ja? Tie latvieši, kas ir auguši Krievijā un līdz tiem kaut kādiem 20 gadiem izauguši, no 38. Ātrāk viņi varēja būt arī tabiski dzimuši, ne tikai 38. Jā. Bet viņi jau ir frontes iesaucamā vecumā, ja? Viņi vispār nesaprot, par ko latvieši runā, un nevis tāpēc, ka būtu valodas barjera. Daži no viņiem pat zina latviešu valodu. Bet, teiksim, Vera Kacena attēlo vienu interesantu niansi. Viens tāds, nošauto vecāku dēls frontē, meita, saka savai māsīcai, kuru viņi satiek. Viņi saka, runā par Latviju, kā ir Latvija, un kā ir tas, un kā ir šitas. Viņi saka, kāda jums var būt zinātne, jūs taču esat dievticīgi. Vienmaz nians, kur absolūti dažādas realitātes, apmēram tas, ko mēs, teiksim, arī mūsdienās ļoti labi redzam, nav jāsauc kādā piemērā, ja? Dažādas atšķirīgas realitātes, kur pilnīgi neadekvāti. Nākamais, tie, kas brauc ārā no Krievijas, no Latvijas uz Krieviju, evakuējās. Viņi dienām brauc pa apvidiem, kur ir sagrūšas būdas, meži, purvi, slīkšņas, ja? Un tā, ka viņi kaut kur vēl nonāk, viņi saka, bet interesanti. Tajās filmās, ko mēs Latvijā skatījāmies, padomju filmās, tur taču tādas jaunceltnes, tur tādas skaistas mājas, tur tāda kultūra, tur tāds. Un te sākas atmošanās. Un tad, kad šie cilvēki pēc tam nāk atpakaļ uz Latviju, tie, kas ir palikuši dzīvi, arī viņu starpā ir ļoti dažādi. Ir tie, kuri ir šie rūdītie padomju rakstnieki, no viņiem izveidojas. Nevis izveidojas, bet viņi turpina faktiski šo savu rūdīto īsti komunistisko, bolševistisko pārliecību un visādā veidā to uzspiež citiem. Ļoti interesanti vārdi, ļoti interesanti likteņi, un mana kolēģe Madara arī savā darbā 4 gadījumus aplūko. Izcili vienkārši. Un tad ir tādi, kuri ar šo realitātes izjūtu nāk. Un atkal
tad vienu citātu vēl no Kacēnas Veras Dīles grāmatas. Visi var izlasīt, vai man? Sākus nākamais vadonis, jau PSRS vadonis, pēc Staļina ir nogāsts, un tagad nāks atkal nākamais vadonis. Ja? Nekas nebeidzas. Tie kulti turpinās ar lielākiem, mazākiem pārspīlējumiem vai kā. Akcentu pārbīde turpinās. Vizuālās liecības bieži vien ir tādas pašas. Un vēl tikai viens Ilgoņa Bērsona sastādītajā grāmatā Padomju Latvijas rakstnieki, nevis latviešu padomju rakstnieki, bet padomju Latvijas rakstnieki, ir ir atsevišķa krievu literatūras sekcija, kas turpinājās līdz pat 90. gadam, un man liekas, vēl mazliet ilgāk. Un liela daļa šo rakstnieku bija iebraukuši Latvijā pēc Otrā pasaules kara. Un tad veidojās atkal šī aura, kāda rakstnieku savienībā bija, būtībā līdz 60. un 70. gadiem, kad sāka nākt literatūrā jau jaunā paudze, kas jau, un starp citu, ja mēs tā pavisam objektīvi padomājam, atceramies, ar ko savu daļradi sāka Ojārs Vācietis, ar ko sāka Imants Ziedonis, ar ko sāka Vizma Belševica, ar ko sāka 5, 6, 8, 9, 10. Kamēr dabūjuši atpakaļ šo kultūrslāni, par šo kultūrslāņa, un kamēr kā lielie atklājumi nāca tas, ka ir bijusi arī bijuši citi rakstnieki, kas ir trimdā vai dieniņi. Laimīgi bija tie, kuriem bija radinieku un vecāku bibliotekas, bet tie, kuri bija auguši kā strādnieku, zvejnieku un vidusšķirā ar mazākām bibliotekām. Un tad, kad šī apziņa, ka ir bijusi vēl cita literatūra, varētu jau vēl ilgi runāt par to, kā tika bremzēta vispār jebkāda zināšana par to, ka Latvijas laikā bija daudz vairāk rakstnieku, kuri ir ārzemēs. Ja? Bet tas jau ir daudz runāts temats. Tā kā šie kulti, kas ir ārējā izpausme daudz dziļākām iekšējām struktūrām un par kultu tos var saukt tikai tā nosacīti. Jo, to lietojot kā tādu dievināšanas, kā tādu daudzināšanas, tādu procesu, kas parādās kā šīs ārējās pazīmes. Bet katrā apakšā ir kaut kas pilnīgi cits. Un šis mana priekšlasījuma nosaukuma beigu teikums, vai tiešām arī ietver šos daudzos jautājumus, gan par šo kultu reālo saturu, gan par rašanos, gan arī par sekām. Paldies par uzmanību.